Jēkabpils Ukraiņu biedrība jau ir 22 gadus veca. Tā kā mums nesen bija dzimšanas diena, 7. maija, un mums pa šo laiku tiešām bija ļoti daudz dažādu notikumu, daudz dažādu pasākumu. Un pa to laiku arī ir izveidota materiāla tehniskā bāze, uz kā pamata mēs arī tagad darbojamies. Tagad mūsu pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, iedeva iespēju būt šeit. Tas ir kopienas centrs, un mēs sākam jaunu stāstu arī šeit. Par šiem 22 gadiem mums bija ļoti daudz dažādu radošu notikumu, ļoti daudz, ko nozīmē mūsu biedrība, ir ansamblis. Viņš jau ir no mūsu pašiem sākumiem. Tur mums ir jau 12 cilvēki, jābūs pareizi 12 cilvēki. Un gribas arī atzīmēt to, ka mums tieši ansamblī vada ukrainiete Irina Voitenko. Viņa ir atbraukusi no Ukrainas gandrīz paša sākumam, kad sākas karš. Un viņa ar savu enerģiju, ar savu tādu apņēmību no pirmo gadu vada mūsu ansambli. Mums ir arī bērnu un jauniešu radoša studija. Tur mums ir 15 cilvēki, un jau laikam 2. gadu mēs sadarbojamies ar Bērnu jauniešu centru un izveidojam Ukraiņu kultūras klubiņu. Tur mums ir gan mūsu latviešu bērni, gan arī tie, kuri atbrauca pēc notikumiem Ukrainā. Katrs nodarbojas tur, kā viņš var, ļoti bērniem patīk, un viņi labprāt nāk pie mums un uz arī radošām nodarbībām. Mēs veidojam visu, ko. Pārsvarā, protams, saistīts ar kaut kādiem Ukrainas kultūras simboliem, jo mūsu mērķis Ukraiņu kultūras materiāla un nemateriāla mantojuma saglabāšana un nodošana citai nākošai arī paudzei. Mums svarīgi veidot to paudžu dialogu. Cik pati jūs ilgi esat biedrībā? Es pati biedrībā esmu no 2019. gada, tas sanāk 7 gadi, bet es šeit atnācu, es biju bezdarbniece un pieteicos programmā NVA. Tas bija kā tāds neliels darbiņš, ko viņi varēja man piedāvāt, un es šeit biju kā biroja darbiniece. Man tas ļoti patika, jo es šeit biju ne tikai kā biroja darbinieks, man aizrauja tā Ukraiņu kultūra, un es labprāt piedalos pasākumus, rakstu scenārijus, vadu pasākumus, un arī mēģināju ansamblī dziedāt. Man šeit jau, var teikt, piedzima 3. bērniņš, jau tiešām tā paudze jau ir. Cik viegli vai grūti ir vispār to sabiedrību sapulcināt? Mums pilsēta tiešām ir tāda ļoti atsaucīga auditorija, var teikt tā, jā. Protams, nevienmēr jaunieši, jo tas specifisks jautājums par to kultūru, ne visiem tā ir interesanta. Vecākā gada gājuma cilvēki, viņam tas ir vairāk interesē, vairāk ir tādi aktīvākie. Bet mēs cenšamies arī piesaistīt jauniešus, tiešām cenšamies, un mums tas izdodas. Kā biedrības darbība mainījās pēc kara sākuma Ukrainā? Īstenībā tas bija grūts periods, jo tikko beidzas Covid laiks, kad tas arī bija mums diezgan tāds laiks, kad vajadzēja pielāgoties tam, un pēc tā laika, kad notika karš, mums bija grūti. Bija daudz arī provokatīvu tādu, mediju daudz, kur rakstīja, kas pilnībā neatbilsta patiesība. Ar mums kāds sazinājās, kāds nesazinājās. Bet mēs pateicamies Jēkabpils novada pašvaldībai, ka viņi mums iedeva tādu iespēju, kā par sevi kaut ko pateikt un pēc plauktiņu visu salikt. Ko mēs varam, ko mēs darām, ko mēs darījām un ko mēs darīsim. Un no tā laika mums bija kopīgie pasākumi, mēs vairāk kaut kādu tādu emocionālu atbalstu sniedzam Ukraiņiem. Un mēs mēģinām, lai cilvēks, kad ienāk, viņš neienāk vienkārši telpā, viņš ienāk Ukraiņu hatā. Tas ir, kad var ieraudzīt kaut kādu podiņu, kas stāvēja kādreiz Ukraiņu hatā, kaut kādu gleznu, kaut kādu izšuvumu, tas pašas saulespuķes, smagones, tas viss ir ļoti tuvs saprotams Ukraiņiem, un mums ļoti svarīgi, lai viņi ienāktu šeit un tiešām jūtas, ne kā mājās, tā nebūs nekad, bet vismaz kaut kādu
kaut kādu tādu mazu daļiņu, mēs varam viņam to iedot. Ja, un mums ļoti nepatīk, kad mums, piemēram, atskaites jāraksta, ja mums ir kaut kāds projekts, un mums jāraksta par ukraiņu bēgļiem, tas mērķa auditorija. Labāk mēs viņu sauksim par Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai cilvēki, kuri pie mums nāk, nejūtas, ka viņi tas šausmas, ko viņi piedzīvoja, ka viņam tas atgādinājas arī šeit. Viņi tā kā atrod to savu vietu, savu nodarbošanos, atbalstu šeit. Jā, tieši tā viņi atrod gan atbalstu un mieru, var teikt. Jā, piemēram, tā pati Irina Voitenko, viņa pie mums nāk. Un es jau pat nevaru iedomāties mūsu ansambli bez viņas. Viņa šeit kā mājās, tiešām kā mājās. Piemēram, bet darba iespējas un valoda, kā to veicas cilvēkiem, kas atbraukuši? Vispār mums tieši šobrīd strādā 2 meitenes. Mēs mēģinām izmantot tādu iespēju, ko sniedz NVA, kad var aicināt strādāt bezdarbniekus. Un šobrīd mums strādā gan latviešu meitene no Latvijas, un Veronika, viņa ir no Ukrainas. Un mēs darījām tā, lai mums biroja darbiniece būtu, tieši lai varētu latviski labi gan rakstīt, gan runāt. Un Veronika, viņa tāda vairāk par kultūru. Viņa, viņa no ukrainieti, viņa vairāk zina, un viņa vairāk kaut ko var mums arī parādīt un palīdzēt. Un ko esmu pamanījusi, kas man ļoti patika, ka viņas ir abos viena vecumā, un ka viņi kopā komunicē. Veronika kaut ko parādā Evelīne, Evelīna parādā Veronikai, un viņiem tā komunikācija gan latviski, gan ukrainiski aiziet. Un tā kā viņi var strādāt, kaut kādu arī naudiņu saņemt, es domāju, ka ļoti. Un mēs plānojam arī vēl vienu ukrainieti piesaistīt arī tieši kultūras pasākumiem, jo plānots daudz cilvēku resursu, nav mums daudz, kas varētu īstenot šos projektus. Un es domāju, ka tas variants ir tiešām ļoti labs ukraiņiem un arī vietējiem. Es arī biju pēc tās programmas strādājusi šeit. Jā. Man vēl tāds jautājums par to informāciju, kur jūs ir ļoti teicāt jau, ka daudz dezinformācijas, bet kur jūs to pamata informāciju cilvēki tomēr gūst par notikumiem Ukrainā, pasaulē, Latvijā? Kopumā Latvijas medijos tas nekas tāds šobrīd nav ļoti daudz dezinformācijas, Tomēr tas var sekot tiem pārbaudītiem avotiem, gan interneta, gan kāds varbūt skatās televīziju. Laikam tomēr kāds filtrē pats, bet nebija tā, ka kāds atnāk pastāsta vienu un mēs sakām, nē, tas nav patiesība. Nē, mēs tomēr kaut kā mēģinām sameklēt patiesu avotu, lai tomēr kaut ko. Bet vispār mēs mēģinām par to tieši biedrība pēc iespējas mazāk runāt, lai tie cilvēki, kuri pie mums nāk, tie ukraiņi, nav par to atkal jāatceras. Jo mums svarīgi tas emocionālais stāvoklis cilvēka. Aicinām, bet ne visi grib. Katram ir savs, katrs mēģina vairāk pastrādāt, lai naudiņu dabūtu, un viņam neinteresē nekas tāds. Bet tomēr cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams. Bet mēs esam atverti visiem. Mums arī biedrības status rakstīts, ka jebkuras reliģijas, jebkuras tautības cilvēks pie mums var atnākt. Galvenais interese pēc ukraiņu kultūras. Tā kā tas būtu galvenais.